maģija. Futurists Isaac Arthur ļoti daudzas reizes savos raidījumos ir norādījis, ka ļoti augsti attīstīta tehnoloģija var šķist kā maģija. Lai saprastu, cik tālu cilvēce var aiziet, pietiek aplūkot šodienas tehnoloģijas ar antīko laiku acīm. Internets un viedtālrunis. Senajam grieķim vai romietim ierīce, kas uzreiz atbild uz jebkuru jautājumu, rāda cilvēks no otras pasaules malas, paredz laiku un zina visu pasaules vēsturi, šķistu kā orākula vai dievu dāvana. Tālrunis, kas runā ar balsi un izpilda pavēles, neatšķirtos no burvestības. Elektrība un apgaismojums. Ieslēg gaismu ar pogas pieskārienu nakts vidū, bez uguns, eļļas vai dūmiem. Sen jau uzreiz domātu par dieva zeva, zibens varu vai Prometēja uguns zādzību. Lidmašīna. Cilvēks, kas lidotu kā putns, pārsniegtu ātrumu 900 km/h un šķērsotu okeānu dažās stundās, Ikarus pieminētu kā brīdinājumu, bet lidmašīnu uzskatītu par dievu privilēģiju. Medicīna un antibiotikas. Infekcija, kas agrāk nogalināja miljonus, tagad izārstējama ar mazām tabletēm. Ķirurģija bez sāpēm, rentgens, kas redz cauri ķermenim. Tas viss šķistu kā dziedniecības maģija vai mirušo uzmodināšana. Atoma enerģija. Neredzams spēks, kas var iznīcināt pilsētu vai barot miljonus gadu desmitiem. Demokrits bija iedomājies atomus kā filozofisku konceptu, bet ne par to, ka šīs sīkās daļiņas satur milzīgu iznīcinošu enerģiju. Kodolieroču sprādziens vai kodolreaktors senajam šķistu kā dieva zeva zibens 100 reizes varenāks, vai arī kā pasaules gala ierocis, par ko runā mitoloģija.